Sveiciens visiem! Laiks ir jaunai gēllakai. Nadziņas esmu ļoti novīlējusi. Mēģināsim vēlreiz ar Born Pretty stampingu izmantot nadziņiem, jo es nedaudz palasīju un tāpat arī nedaudz apstījos dažus video, ko es darīju nepareizi. Tas bija, ka es nenoņēmu lipīgo slāni no nadziņa. Un tad es domāju šoreiz viņu noņemt un mēģināt vēlreiz šo stampingu paleti. Ko tad attaukosim nadziņus, to es ātri izdarīšu aizkadrā un tad pēc brīsniņa tiksim. Tā esmu viņus attaukojusi, esmu apīlējis un domāju virskārtiņai uzklāt šo gēlu. Šīs ir tās pašas otiņas, kas bija EB manta apskatā. Mēģināšu plānā kārtiņā uzklāt gēlu. Redzēsim, vai kas mainīsies, un šoreiz es primeri nevēlos likt. Es jau teicu, ka man viņš tā kā īsti nepatīk, un tad es domāju, kad es viņu nelikšu. Ko tad liekam plānā kārtiņā gēlu. Nezinu, vai daru pareizi. Viens nadziņš mums ir. Viņš tā diezgan daudz ņemas virsū. Tā, otru nadziņu. Tā. Šis gēls, viņš tā pats kaut kā izlīdzinās. Varbūt jūs ārā dzirdat, kad lietus līst. Tā, nedaudz paturēšu viņus otrādi. Nadziņus, lai viņi tā kā izlīdzinās, un tad likšu lampā, un tad pēc brīsniņa tiekamies. 60 sekundes ir pagājušas, tad vienīgais es tagad domāju, varbūt vajadzēja tomēr apakšā likt bāzi, pirms mēs uzklājām šo gēlu. Tagad jau laikam būs pavēlu kaut ko mainīt, tad krāsosim virsū gēllaku. Izdomāju krāsot šādi maigi rozā. Ja nokritīs, tad zināsim, ka bija nepieciešamība apakšā likt tā kā bāzi. Ja? Tad krāsojam šo maigi rozā. Šie noteikti vajadzēs divas kārtas, jo, viņi ir pilnīgi caurspīdīgi vienā kārtā. Nezinu, vai divās kārtās kaut kas mainīsies. Vajadzētu mainīties. Ļoti blāva. Uzkrāsosim īkšķīti. Tad lieku iekšā uz 60 sekundē un tad tiekamies. Tā, uzliku arī otro kārtu aizkadrā. Tad ņemšu to lipīgo slāni nost. Cerēsim, kad sanāks mums tas, ko esam iecerējušas.
mums šis. Tos paliksim malā un skrāpītas mums ir vajadzīgas. Man ir 2 Douglasa nagu lakas parastās un ir šāda firma. Nu tad mēģināsim zilo Douglasa. Redzēs, kas sanāks. Šitā ir šausmīgi šķiedra. Vai. Tā ir drēba duplīti paņemam. Nav jāmokās tīrot. Tā, ņemam. Kaut ko paņēma. Sanāca. Ideāli. Super. Nu ko? Mēģinam vēl uz visiem pārējiem. Tā. Noņemam. Paņemam. Super. Tā. Paņemsim šito. Super. Ļoti patīk. Un uz īšķīša liksim šito. Vai noņemam. Tā. Super. Ideāli, kad viņš ir caurspīdīgs. Kad redz cauri. Šito es, man liekas, noņemšu. Tas pirmais mums tāds. Un vairs viņu nevar noņemt. Nu labi. Tā. Kas viņš taud? Te jau es vairs nevaru neko noņemt. Notīrīšu. Tā. Notīrījām. Tagad arī vajag notīrīt šo. Ai. Kādus es te šmucītes taisu. Šausmīgi ķēpīgi īstenībā ir jau. Labi. Tā, īkšķi mums ir. Nu, tad vēl maziņam kaut ko maziņu. Nu, šito puķīti. Jo maziņš, tad jau daudz neko mums nevajag. Uzreiz, man liekas, jātīr, jā. Maza puķīte. Tā. Super. Virsū topu. Un es jums teikšu, viņš ļoti ātri nožuja. Piespiedīšu nedaudz klāt. Tā. Pirms liekam virsū topu, es iedomājos, pa cik mums ir tādas mazas puķītes un tas Douglas labi ķeras klāt. Nu, tad es domāju, varbūt kaut kādus tādus zeltījumus ielikt iekšā, dažām tām lapiņām iekšā. Nu kaut kā, lai vēl akcentētu to skaistumu, jo pat cik mums ir apakšā tā rozā gēlaka un viņa mums, baigi neizceļas, tad kaut ko tādu vienkārši vienam vai diviem, jo, īkšķītim jau neko neliksim virsū. Tā nedaudz uzliksim. Pa cik mums
tas pirmais sanāca tāds, kāds sanāca. Tad nedaudz viņam vairāk kaut ko jāuzliek, jo viņš tā kārtīgi nepieķēra. Jo nepaņēma diezgan daudz to nospiedumu. Nu tā, domāju arī vairāk, nu jau būs gana. Liekam virsū topu. Un es domāju, tad tiksimies, kad es būšu visus nadziņus apstrādājis un tad tiksimies. Labi. Nu, esmu abas rociņas jau uzkrāsojis. Ir šausmīgs bardaks. Mēģināsim mēģināsim noņemt to lieko ar šo. Jā, nāk nost labi, jo ar acetonu man nedaudz ir bailīgi. Varbūt tomēr tās sānu maliņas nāksies ņemt. Nē, ar nelielu piepūli nāk mums nost tās maliņas. Nu, es esmu īstenībā ļoti priecīga, kad mums ir sanācis tāds maigs dizains. Ļoti patīk, ceru, ka jums arī. Nu, un tas arī viss šodienas video. Iešu cīnīties ar šo maliņu, ar šīm maliņām, kas ir apkārt. Un tad jau tiksimies kādā no maniem nākošajiem video. Nu šādi. Pagaidām tā.